Daudzas sievietes vēl joprojām nespēja izteikties, un es pilnīgi saprotu to sajūtu, kas ir kaklā, kas vienkārši tā kā melna siena, un vairs nespēja tā kā domāt loģiski. Sievietes pat nespēja no sākuma ieraudzīt par to, ka viņas nav īstas. Paskaties uz sevi godīgi. Vai tu, piemēram, draudzenēm stāsti par savu partneri un viņu tā kā nosodi, bet viņam pašam to pateikt nevari? Vai tu domās saproti, ka viņam īsti nav taisnība, bet nevar to pateikt? Un tad vakarā moki sevi, pārdomā sarunas un nevar aizmigt? Vai tavs vīrietis tev bieži saka, ka naudas nav, ka jātaupa, ka nav īstais laiks? Un tu klusē. Tu klusē un krāji sevi spriedzi. Tu tā kā izliecies, ka viss ir labi, bet godīgi tā spriedzi jau nepazūda, ne? Vienalga, vai tu pasaki, vai tu nepasaki. Tā spriedzi nepazūd. Viņa jau dzīvo tevī. Un zini, kas ir pats interesantākais? Tu jau vari domāt, ka tu baigi uztur mieru, bet bērni jau jūt enerģiju. Viņi jūt to klusumu, aizvainojumu, to neizrunāto. Jo vesela sieviete nav tā, kura visu noklusē, kura visu iznes uz sevi, kura uzņems atbildību par otra cilvēka emocijām. Vesela sieviete spēj būt īsta, patiesa, emocionāla. Viņa spēj just, viņa spēj pateikt to, ko redz. Viņa spēj neizlikties. Un tieši šī apspriestā spriedze ļoti bieži arī traucē sievietes attīstībai, naudai, attiecībām un dzīvei kopumā. Un šo ir iespējams izstrādāt, strādājot ar sevi.